Sveiki, mani sauc Jette Lona Hermanis. Es esmu gan horeogrāfe, gan performere, gan es drīzāk sevi uzskatu par performanču mākslinieci. Es esmu pa pusē latviete un arī pa pusē igauniete. Tā kā es strādāju gan Rīgā, gan Tallinā. Pirms 2 gadiem ar Johanu Rozenbergu mēs Tallinā Baltic Dance Platform uzstājāmies ar darbu Eat and Detail, kas norisinājās Kanuti Gilda teātrī Tallinā, kur mēs to darbu arī iestudējām. Tā bija mana pirmā pieredze un šogad ir otrā reize. Jā. Šīs darbs tapa sadarbībā ar Annu Ansoni, ar manu vienu draudzeni, kura ir mācījusies scenogrāfiju, bet šī konkrēta darba gadījumā mēs kopā radījām gan to konceptu, gan horeogrāfiju, gan scenogrāfiju, kostīmus, visu kopā, un es miksēju skaņu. Un tā ideja īstenībā sākās vairāk no kaut kādas vizuālās puses. Mums bija kaut kādas idejas saistītas ar kostīmiem un modi, un tad tālāk nāca kaut kādas idejas par tādu notion kā baby kompleks, kas tad principā kļuva kaut kādā veidā par tādu centrālu motīvu, ka tur daudz bija ļoti tāds bērnišķīgas lietas tajā darbā. Un tad mēs sapratām, ka šī darba principā tāds score vai kaut kādā ziņā tas framework varētu būt mājas spēle, kurā tad principā bērni vai tad tādā gadījumā mēs kā aktieri un performatori, mēs spēlējam visādas dažādas spēlītes un rūpējamies par saviem bērniņiem un tādā garā. Pilnīgi noteikti performance kā veids radīt izrādes priekš manis ir interesantāk nekā vienkārši radīt tā teikt modernās dejas izrādes. Man deja, protams, man ir ar deju ļoti ilga pagātne un esmu dejojusi kopš maz meitene, bet šobrīd es redzu, ka deja vien nav vairs viss interesantākais interešu punkts priekš manis. Kustība, protams, jā, bet deja kā tāda tradicionāla vai atpazīstama deja man tik ļoti vairs neinteresē. Es redzēju tikai 2 darbus. Tikko iznācām no lietuvietes darba Catch, un es īstenībā biju redzējusi vienu no viņas darbiem laikā, kad viņa mācījās HCT un es Amsterdamā SNDO, un viņu skola nāca uz Amsterdamu rādīt savus darbus kā festivālu. Un man par brīnumu šodien viens motīvs, kas bija vodkas dzeršana, bija arī toreiz tajā darbā, kas bija reāli īstenībā pirms kaut kādiem jau 5 vai 6 gadiem. Tā kā interesanti redzēt, ka viņa turpina strādāt ar kaut kādu vienu scēnu, kas man arī no tiem laikiem ļoti spēcīgi palika atmiņā. Un tad es redzēju Netī Nykänen darbu Myth, The Last Day, kas arī bija oriģināli producēta Tallinā arī tajā pašā Kanuti Gilda teātrī, un to darbu es jau vienreiz biju redzējusi. Un tad es vēl paspēju noklausīties vienus pičus, un tā arī vairāk es tagad neesmu neko citu pagūs noskatīties. Ir iespēja cilvēkiem iepazīties ar viens otru, un visi cilvēki šķiet ļoti atvērti jaunam kontaktiem. Un, protams, arī ir forši dabūt atsauksmes un kaut kādu feedbacku festivālā no cilvēkiem, kur es jūtu, ka mūsu darbs kaut kādā mērā varbūt, nezinu, vai neiedarās tik ļoti, bet ka tas ir varbūt no kaut kāds mazliet savādāks operas, bet tas ir pozitīvi dzirdēt, ka arī tas tomēr cilvēku šajā festivālā uzrunā.